Jā, jā. Es tagad laikam ierakstu. Jums sākās ieraksts, jā. O, paldies, Anna! Nu, redz, kā kaut kas, jo šodien kaut kā viss savādāk te izskatās, neko nesaprot. Nu, ļoti labi, tad mums būs ieraksts, jā, lieliski. Labi, tātad apsēžamies ērti un arī sajūtam savas pēdiņas. Tā, nu, viena daļa no jums ir vingrojuši, tas ir labi. Tad jūs jau jūtat pēdas, jā? Tie, kas nav vingrojuši, es ceru, ka vismaz ir izmasējuši pēdas un kaut kā savu ķermeni sagatavojuši, jo tad būs labāk, kvalitatīvāk. Nu, un varbūt uzreiz arī caur pēdiņām ieelpojam līdz cirkšņiem un izelpojam atpakaļ, vienkārši izveidojam saiknīti ar zemi. Ieelpa, izelpa. Tātad šodien būs vingrinājums, faktiski vingrinājums, lai atbrīvot ķermeni, prātu un nervu sistēmu. Tātad visu centīsimies atbrīvot. Tā. Nu, lūk. Pēc mantekčijā sistēmas tas ir. Labi. Un tad mierīgi pēlpojam, jā, vēl pēlpojam. Tad šis vingrinājums gan uzlabos jums miegu, gan stiprinās imunitāti. Kā ļoti vērtīgs, jā. Visu laiku neliels smaids. Var acis aizvērt. Sevišķi, ja jūs esat sēdus, var labāk aizvērt, jūs labāk jutīsiet ķermeni. Lūk tā, un tagad sākam ar kreisās kājas pēdu, un sasprindzinam kreisās kājas pēdu, ieelpa, izelpā atbrīvojam pēdu, ja? Un atkal ieelpā sasprindzinam kreiso pēdu, un izelpā atbrīvojam. Ieelpa, izelpa, 3 reizītes ar kreiso pēdu, ja? Ieelpa un izelpa. Labi, tālāk pārējam pie kreisās kājas apakšstilba. Ieelpā sasprindzinam apakšstilbu, izelpā atbrīvojam. Ieelpā sasprindzinam, izelpā atbrīvojam. 3 reizes. Un viss ķermenis ir brīvs un atbrīvots, jā, cik varam maksimāli. Un visi tātad uzmanība ir uz kāju, jā, patreiz kreiso kāju. Labi, tālāk uzmanība. Kreisās kājas augšstilps. Ieelpā sasprindzinam, izelpā atbrīvojam. Ieelpa, izelpa. Ieelpa. Un tas, kas sasprindzinam augšstilbu, arī sēžas muskulatūra sasprindzinās tātad, jā. Kreisais vaidziņš tātad sasprindzinās. Ieelpa un izelpa. Trīs reizes. Atslābinamies. Un tagad ņemsim kreiso kāju, sasprinddzināsim pakāpeniski tā kā vilnis. Tātad kreisās kājas apakšstilps, tas ir tā pēda, apakšstilps, augšstilps, ja? Viss aiziet tā kā vilnītes, ja? Ieelpā pēda, apakšstilps, augšstilps, sasprindzinās un izelpā atbrīvojamies. 3 reizes.
Tā, ļoti labi. Esam tagad pilnīgi atbrīvoti un pavērojam savu labo un kreiso kāju, kas ir mainījies. Kā jūtas kreisā kāja, kā jūtas labā, kādas ir atšķirības. Sajūtam savu ķermeni, savas kājas, kas ir mainījies. Labi, tagad ķeramies pie labās kājas pēda. Ieelpā pēda saspringzinās, izelpā atbrīvojas. Ieelpa, izelpā. Tā, ļoti labi. Tālāk uzmanība uz labās kājas apakšstilba. Ieelpā saspringzinam apakšstilbu, izelpā atbrīvojam. Labi, tālāk pārējiem pie labās kājas augšstilba. Tātad labās kājas augšstilbs kopā ar sēžas muskulīti. Ieelpā viss saspringzinās, tad arī kājstarps muskultūra tur saspringzinās un izelpā atbrīvojamies. Ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa. Atbrīvojamies. Labi. Un tagad darīsim ko? Tagad mēs ar abām kājām reizē pildīsim šo vilnīti. Tātad šis vingrinājums pats par sevi ir ļoti labs, piemēram, kāju ēnu profilaksē, ļoti labs viņu pildīt. Ja? Tad stiprinās vieniņas. Un tagad abas kājas reizē tātad pēda, apakšstilps, augšstilps. Ja? Tātad arī starpene sasprindzināsies, bet viss kā vilnītis. Tātad pēda, apakšstilps, augšstilps, ieelpa un izelpā atbrīvojamies. Un te vēl ir svarīgi tas, tad, kad mēs sasprindzināmies, lai atbrīvošanās periods būtu divreiz garāks nekā tas, cik mēs sasprindzināmies. Tad atbrīvošanās divreiz lēnāka. Ja? Vēlreizīti. Pēda, apakšstilps, augšstilps un izelpā. Labi, atbrīvojamies tagad. Ar kājām esam beiguši. Ķeramies pie rokām. Kreisā roka. Vai nu jūs tagad būs jāsasprindzina plauksta, vai nu jūs varat ieķerties savā, teiksim, krēsla rokturī, vai paņemt kaut ko rokā šādi, jo var arī dūrītē, bet ja gari nagi, tas piedīsies rokā. Tātad ieelpā saspringzinam plaukstu, tā kā kaut ko saķeram, ja? Tātad šādi. Ieelpā saspringzinam plaukstu, izelpā atbrīvojam. Atkal saspringzinam plaukstu, ieelpa, izelpā. Labi, kreisās rokas apakšdēlums. Jā, šis rajons. Atkal ieelpā, tātad ieelpā saspringzinam un izelpā atbrīvojam. Ieelpa, izelpa.
Atbrīvojamies. Tagad pārējām pie kreisās rokas augšdāma. Arī plecu daļa saspringzinās, bet te svarīgi, lai mēs neraujam plecus uz augšu. Pleci ir uz leju brīvi, ja? Tātad saspringzinam augšdāmu, ieelpa un izelpā atbrīvojam. Tā ļoti labi. Tagad varam salīdzināt rokas, labo un kreiso roku. Kādas ir atšķirības? Kas ir mainījies? Labi, ņemam labā roka, labās rokas plaukstam, ieelpā saspringzinam, izelpā atbrīvojam. Ja? Ieelpa, izelpa 3 reizes. Labi. Labās rokas, apakšdāms, šī daļa. Ja? Tātad ieelpā saspringzinam, izelpā atbrīvojam. Tālāk pārējām pie labās rokas augšdāma, tātad augšdāms, bet neceļam plecus uz augšu, tikai augšdāms, ieelpā saspringzinam, izelpā atbrīvojam. Labi, un tagad aizīsim vilnīti ar labo roku. Tātad plauksta, apakšdāms, augšdāms, ieelpa un izelpā atbrīvojamies. Un vēl. Plauksta, apakšdāms, augšdāms un izelpā atbrīvojamies. Ļoti labi, atbrīvojamies. Pavērojam jau sevi, jūtam varbūt kā kājas jau tādas brīvākas, rokas arī. Jau ir diezgan brīvas, bet mēs vēl uztaisīsim vilnīti ar abām rokām reizē. Tātad abām rokām plaukstas, apakšdāma, augšdāmi, ieelpa, izelpā atbrīvojamies. Un vēl plaukstas, apakšdāms, augšdāms un izelpā atbrīvojamies. Un vēl. Un atbrīvojam, drusku pasēžam, pavērojam sevi, kas ir mainījies. Tad, kad mēs sasprindzinamies, tad ķermenis izdala tajā brīdī it kā stresa hormonus. Bet tad, kad mēs atbrīvojamies, tad izdalās šie laimes hormoni. Un varbūt divreiz vairāk nekā bija stresa hormoni. Ļoti labi. Labi. Tā, un pēdējais, kas mums ir ar galvu jāpastrādā. Tātad, tie, kas sēž, tas ir vienkārši, tie, kas guļ, tiem būs jāstiep galva. Nu, ja mēs sēžam, galva uz augšu stiepsies. Un te būs tā, ka būs sūcoša kustība. Šādi. Mēs visu it kā ievelkam uz iekšu, viss tā kā satiekst galvas centrā. Mēle, vaigi, iedomājamies, ka ausis it kā aiziet uz galvas centru, arī acis.
uzmanīgi tie, ja kam ir bijuši acu operācijas, tie ar acīm tā uzmanīgāk. Ja? Bet īstenībā tas acu veselībai ir ļoti labi. Tātad ieelpā, galva stiepsies uz augšu, pleci uz leju, ja? Un tad viss tā kā sakoncentrējas, visa enerģija, viss galvas viducītī. Ja? Un tātad taisam. Un tas ir ieelpā un izelpā. Atbrīvojam seju, atbrīvojam visu. Un atkal. Labi, atbrīvojamies. Tā, un tagad mēs arī tas uzlabo arī asinsriti galvā, tad, kad mēs šo taisam, jā. Atkal pavērojam kājas, pavērojam rokas. Kā jūtas galva. Varbūt jūtat jau ķermenī tādu atslābumu. Atcakot šo vingrinājumu ir ideāli pildīt no rīta, lai jūs būtu mierīgi visu dienu. Var pildīt un vakaros šo var pildīt tad, lai būtu labāks miegs. Tāda vispārēja atslābināšanās iestājas. Ja? Labi, vēl viss nav beidzies. Tagad pats pēdējais gājiens. Tagad mēs sasprindzināsim, būs vilnīts gan ar rokām, gan ar kājām. Un arī galva būs klāt. Ja? Mēs to visu tā kā savilksim sevi, sasprindzināsim. Un iedomāsimies, ka gan rokas, gan kājas, gan galva, viss tā kā nonāk vēderā. Viss tā kā galva satiek vēderā, rokas, kājas arī, ja, viss attieks vēderā, ieelpā, ja. Vilnīšu veidā mēs sasprindzināsim gan rokām, tad kad plauksts, tad pēdas saspringzinās viss kopā, ja. Ieelpā un tad izelpā visu ķermeni atbrīvosim. Tagad šo daram 5 reizes, ja, katrs savā tempā. Lēni, mierīgi, maigi. Tā, un aiziet. Tātad plaukstas, pēdas. Un atbrīvo. Labi, un tie, kas ir beiguši, varam pavērot tagad savu ķermeni. Ja gribās vēl kādu reizīt, var vairāk uztaisīt. Kas ir mainījies ķermenī? Tātad vajadzētu būt, ka mēs esam saņēmuši šos laimes hormonus. Kad ir tāds gan atslābums, gan miers, rāms miers, prieks. Tā mierīgi, maigi paelpojam tagad ar vēderu. Varam sajust savu roku pirkstiņus, kas tur notiek, kas notiek pēdu pirkstos. Iepazīstam savu ķermeni. Un šeit ir īstenībā tā, kad tiešām ir tā, kad neko vairāk arī negribās.
neko vairāk arī negribams šodien. Ja jums gribās, varbūt varat drusku paplāstīt sev šādi. Lai man ir labi, lai es esmu laimīga, laimīgs, lai es esmu piepildīts, piepildīta. Ar laipnību, mieru, prieku un mīlestību. Tātad ideāli jums, ja ir tātad mājās pildīt, ja negribat aizmigt šādā krēslā pildīt šo vingrinājumu, ja gribat aizmigt, varat pildīt guļus. Tikai izpildiet līdz beigām, izpildīsiet līdz beigām, un tad varēsiet laisties jau mierīgā miedziņā. Ķermenis būs atbrīvojies, atslābinājies, un viss būs kārtībā. Tālūk, labi, mīļie. Šodien tad laikam arī viss. Kāds te pavisam cits ekrāns, neprotu šodien vairs. Ir gan izdevās tomēr visus redzēt. Labi, paldies, ka bijāt šodien kopā ar mani. Tāds lūk vingrinājums. Tiekamies pēc nedēļas. Strādāsim, malači, ka jūs nākat, sevišķi tie, kas arī Rīgā vingro, tiem, kas šodien vingro, tiem sevišķi labi šī te meditācija, es domāju. Kāds varbūt grib kaut ko pastāstīt? Jā, ne? Kā izdevās? Negrib pastāstīt. Jā, ļoti labi. Jā? Tad labi. Jā. Tad labi, jā. Labi, mīļie. Labi, tad uz tikšanos pēc nedēļas. Endi ir rekāds var pavisam savādāks. Viss ir nomainījies. Labi. Cerams, ka būs izdevies ieraksts, ja kāds gribēs. Jā, labi.